Tātad šodien mēs ielūkosimies kādā ļoti īpašā portretā. Un nē, tas nav zīmēts ar krāsām, tas ir zīmēts ar skaitļiem. Būtībā tas ir stāsts, kas atklājas caur senu gudrību, kas slēpjas, ticiet vai nē, mūsu vārdos un dzimšanas datumos. Un jāpaņas ir, vai skaitļi tiešām var atklāt cilvēka stāstu? Tieši to mēs šodien mēģināsim noskaidrot. Ielūkosimies konkrēti Paulas Dukuras numeroloģiskajā portretā, lai redzētu, kādi noslēpumi slēpjas viņas ceļā, vismaz skaitļu valodā. Šī ir sistēma, ko sauc par haldeju numeroloģiju. Tā ir ļoti sena, un tās pamatideja ir pavisam vienkārša. Katram burtam atbilst skaitlis, un šie skaitļi veido vibrācijas, kas atklāja mūsu dzīves ceļu. Tā teikt, katrs skaitlis ir kā maza atslēdziņa uz dziļāku izpratni par to, kas mēs esam. Labi, tātad, kurš sākas jebkurš stāsts? Protams, kā sākumā. Numeroloģijā tas pats. Pats pamats ir dzimšanas spēks, jeb dzimšanas dienas skaitlis. Un Paulas gadījumā viņas stāsts sākas ar skaitli 7. Lūk, viņš, septītnieks. Interesanti, ka šo ciparu pārvalda planēta Neptūns, un tas ieliek pamatu visam raksturam, tas ir kā ēkas fundaments. Bet, protams, jautājums ir, ko tad īsti šis septītnieks nozīmē? Lūk, septītnieka būtība ir ļoti neatkarīga un oriģināla personība. Cilvēks ar spēcīgu individualitātes izjūtu. Tas ir tāds, nemierīgs gars, kur vilina ceļojumi, pārmaiņas, viņu fascinē filozofija, tālas zemes un, kas ir ļoti īpaši, šim skaitlim piemīt tāds nomierinošs magnetisms, spēja iedarboties uz citiem. Labi, dzimšanas skaitlis ir pamats, bet tā ir tikai viena puzles daļa. Tikpat svarīga, ja ne vēl svarīgāka, ir iekšējā būtība, kas atklājas caur vārdu. Tāpēc tagad skatāmies, ko stāsta vārds un uzvārds. Un te kļūst ļoti interesanti. Pats vārds Paula vibrē ar skaitli 19, un haldeju numeroloģijā, tas tiek uzskatīts par vienu no vislabvēlīgākajiem skaitļiem vispār. Cik labvēlīgs? To sauc par debesu princi vai pat sauli. Padomājiet par to. Tas ir solījums laimei, panākumiem, cieņai. Būtībā milzīgs potenciāls, kas ir ielikts jau pašā vārdā. Bet, kā jau dzīvē bieži gadās, stāstam ir arī otra puse. Ja vārds ir saule, tad uzvārds Dukure vibrē ar skaitli 25. Un tas stāsta pavisam ko citu. Redziet, 25 simbolizē spēku, kas ir gūts caur pieredzi. Tas nozīmē, ka panākumi netiek pasniegt uz paplātes, tie ir jāizcīna, jānopelna caur pārbaudījumiem, novērojumiem un galvenais izturību. Un te mēs redzam to stāstu. Lūk, šī dualitāte. No vienas puses vārds Paula, skaitlis 19, pati saula, kas sola panākumus un godu. Un no otras puses uzvārds Dukura, skaitlis 25, kas saka jā, bet par to būs jāpacīnās. Panākumi nāks pēc pārbaudījumiem. Tāds interesants līdzsvars, ne? Labi, mums ir divas dažādas enerģijas. Viena saulaina, otra pieredes kalta. Bet kas notiek, kad mēs tās liekam kopā? Kas ir tas kopējais likteņa skaitlis, kas veidojās? Skaistām kopām. 19 plus 25. Ir 44, un lūk, šeit stāsts iegūst pavisam negaidīti pat dramatisku pavērsienu. Jo skaitlis 44 haldeju sistēmā, tas nav vienkāršs skaitlis. Tas nes sevi ļoti nopietnu brīdinājumu. Kāds brīdinājums? Tas ir signāls par iespējamām, pat katastrofām, kuras var izraisīt slikti padomi vai saistība ar nepareiziem cilvēkiem. Būtībā skaitlis 44 kliedz: esi ārkārtīgi uzmanīgs, kam uzticies un kādus padomus pieņem, jo sekas var būt ļoti nopietnas. Un šis brīdinājums atklāja to, ko varētu saukt par galveno konfliktu visā šajā numeroloģiskajā stāstā. Tā ir tāda harmonijas meklēšana. Tātad paskatāmies uz to vibrācijas sadursmi. Atceramies, dzimšanas skaitlis ir 7, kas ir tāds filozofisks, neatkarīgs, bet likteņa skaitlis ir 44, ko reducējot, tātad saskaitot 4 plus 4, iegūstam 8. Un te ir tā problēma. Septītnieks un astotnieks numeroloģijā nav harmonijā. Viņi tā teikt nedraudzējas. Un šī disharmonija var radīt tādu pastāvīgu apjukuma sajūtu, tādu jucekli dzīves plānos. Labi, konflikts ir skaidrs, disharmonija ir acīmredzama. Ko tālāk?
Vai numeroloģija piedāvā arī kādu risinājumu, kādu ceļvedi, kā ar šo visu sadzīvot? Izrādās, ka jā, karte piedāvā vairākus ceļus uz harmoniju, un te ir viens patiešām fascinējošs ieteikums. Ja neveiksmes atkārtojas, var apsvērt nelielas izmaiņas vārda rakstībā. Kāpēc? Jo tas maina visu enerģētisko vibrāciju. Bet, protams, ir arī piezemētāki ieteikumi. Piemēram, pievērst uzmanību veselībai, īpaši nervu sistēmai un ādai, arī uzturam un, protams, izmantot savas veiksmes elementus ikdienā. Un kādi tad ir šie veiksmes instrumenti? Lūk, pavisam konkrēti. Krāsas, visi zaļie toņi, gaišas krāsas, balta, dzeltena. Svarīgi izvairīties no tumšām krāsām. Akmeņi, kas nes veiksmi, mēnesakmens un pēriles. Un pat veiksmīgākās dienas ir noteiktas – svētdiena un pirmdiena. Tāds praktisks komplekts harmonijas veicināšanai. Tātad, ja saliekam visu kopā, ko mēs redzam? Šis ir stāsts par dvēseli, kurai ir iedots saules spožums, bet kurai ir arī jāmācās šo gaismu sargāt no nepareiziem cilvēkiem un padomiem, lai pilnībā atklātu savu milzīgo potenciālu. Un tas, protams, atstāja mūs ar vienu lielu jautājumu, par ko padomāt. Ja skaitļi mums iedod likteņa karti, kurš ir tas, kurš tur rokās zīmuli un velk pa to ceļu?